Es esmu šīs mājas patreizējais direktors un liesmas mākslinieckais vadītājs, un gan dzirkstelītes vadītājs, gan oglītes vadītājs. Man jāsmējās, jo ir tā sanācis un izveidojies, ka praktiski šī gada laikā ļoti daudz darbiņu ir sanākuši virsū un izmaiņas. Un praktiski nākas tagad pašam it kā vilto, bet man ir ļoti laba komanda un katrā kolektīvā strādā pedagogi, repetitori. Tad nav problēmas. Tagad šajā klubā tad ir 4 deju kolektīvi, 2 bērnu deju kolektīvi, tāds deju ansamblis Dzirkstelīte un bērnu deju ansamblis Dzīpariņš, vidējās paaudzes deju kolektīvs Oglīte un pats tāds deju ansamblis Liesma. Līdz 2000. gadam mēs vēl strādājām tādā kā padomju stilā, tad mums autoritatīvs vadītājs, direktors un autoritatīvas prasības un viss tas notika. Bet patreiz ir tas, kad pedagogi ir aizgājuši, izmācījušies augstskolās pedagoģiju. Un tas ļoti, ļoti izmainīja krasi to visu arī atmosfēru. Jo bez pedagoģiskās izglītības nav ko darīt. Tomēr arī sevišķi strādājot ar bērniem, tur praktiski uz redzēšanos tur nevar. Jo sabojā bērnam visu mūžu praktiski. Tas vienu nepareizu teikumu vai darbību izdarīt tā, ka tas bērns vairs nedejot gribēs neko, viņš pat negribēs sabiedrībā rādīties. Tādā ziņā mēs esam lepni, jo mums pat pianistas ir ar augstāko pedagoģisko izglītību, mums problēma nav. Tajos skapjos mums ir viss kaut kas, visādi sīkumi, un tur ir krekli blūzes. Un šajā pusē mums te ir, piemēram, villaimes, tā viss ir. Mums ir vainagi. Tie ir liesmas galvenie tērpi. Ja vēl ir tērpi, liesma ir tāda sveštautiešu vairāk. Ja? Te visos kaktiņos ir, bet te ir bērniem vienā tajā un šitajā. Un te ir liesmas sveštautieši. Nokrituša bikse. Tā, un te ir čemodāni mums, un te ir tāda atkal noliktava visādi tāda. Visādi tērpi atkal ir citi. Es strādāju ar tērpiem jau pāri pa 30 gadiem šeit. Un vienkārši man tā liekas, ka es vispār lai te ir putekļi, lai te ir sasvīduši, bet es esmu pieradusi pie tā. Man liekas, ka tas ir mans tāds, kaut kāds, kā lai to pasaka. Jā, var tā teikt, jā. Kopā te visi esam, visi tādi, man liekas, ka visi tādi mīļi, visi tādi labi, man liekas, ka visi tā kā mani bērni ir. Tā kaut kā. Liesma ir tiešām spēcīgs un ļoti gribošs kolektīvs strādāt un negrib tikai strādāt, bet arī grib būt pirmie un skaistākie un labākie. Tas, protams, uzliek uzreiz savus nosacījumus. Un pirmais nosacījums tas jau ir vizuālais izskats. Un vizuālais izskats, kā jūs zināt, katrs krekliņš, katrs drēbes gabals viņš jau maksā. Un sevišķi, ja vēl tas tur jāuzliek logo, ir savs virsū, un ja vēl grib zīmējumu, un ja grib, lai skaisti. Un tas apmēram uz 35–40 latiem izmaksā, nerunājot jau par deju apaviem, ko katrs jau pats gādā. Un šoreiz ir paveicies, jo viņi jau bija gatavi arī paši to darīt. Un maksāt šo naudiņu un kopā ar vecākiem visu. Bet dažas pašas meitenes, tās, kas nesēž vienkārši un vēro, kas notiek sabiedrībā un ko dara citi un to, viņas arī zināja par šiem labajiem darbiem, ka tāds notiek. Protams, tur tautas tērpus visi iegādājas. Un pateicoties viņām, mēs esam ieguvuši kapitālu dāvanu, tādu kolosālu, gruntīgu dāvanu, kas mums kalpos vismaz gadus 10. Kurš nobalsoja, paceļ roku? Kurš no telefona arī? Kuram visi nobalsoja? Šie tērpi netika taisīti ikdienas mēģinājumiem. Šie tērpi tika prezentācijas tērpi, tad, kad mēs braucam vai uz ārzemēm, vai mums ir kopmēģinājumi pilsētā vai republikas svētkos,
Un viņi jau bija pasūtīti un jau dizains bija izveidots. Jānis Ozoliņš no pats liesmas dejotājs. Patiesībā tos tērpus jau mēs ilgi tā kā lolojām, lai dabūtu un viss. Un tas dizains aptuveni radās jau labu laiku iepriekš man galvā. Tad, kad mēs svinējām 65 gadu jubileju, tad arī viss tika tā kā veidots gan tas tautiskā josta, kas ir redzama šeit gan meitenēm, gan puišiem. Un, protams, neatņemama sastāvdaļa bija jāiekļauj tas logo, un tad negribējās to logo tādu vienkārši aplīt šeit vai uz muguras, tad mēs gribējām viņu kaut kur interesanti, un tad sanāk tā, ka viņš iekļaujās tā kā uz sānu, un mēs ļoti labi ir redzams, visiem ieraugās, jā. Protams, un kā jau tautas dejas, tad arī tautiskie raksti ir redzami uz krekla, tieši attēlot. Es domāju, ļoti gaumīgi sanācis. Meitenes izdomāja svārkus, kā vajadzētu izskatīties ar tiem loloniņiem, jā. Un, protams, liesmas tradīcija ir, puišiem ir biks. Tas noteikti ir tas, ar ko mēs atšķiramies citu kolektīvu vidū un esam izpelnījušies gan daudz dažādus komentārus par to. Citiem patīk, citiem varbūt ne tik ļoti, bet jā. Tādu mēs izskatāmies. Jā. Ko teica kolēģi no citiem kolektīviem, kad ieraudzīja pirmoreiz jūs tādā? Godīgi teikšu, ka visiem ļoti patika. Es nācu un slavēju, tad tiešām izskatās ļoti smuki. Un visi prasīja, vai tiešām tajos kreklos nesvīst un vai mums ir labi un tā. Man jau liekas, ka ir labi, kā pārējiem kolektīvam liekas. Šeit, ka viņi nāk un sāk no 2 gadu vecumā un sadalīt savu dienas režīmu un visu, un atbildēt par sevi, mācās un par citiem. Tas viņus disciplinē, tas viņiem palīdz dzīvē, un tāpēc jau viņi arī ieņem arī amatus un ir aktieri, ir dejotāji, ir pedagogi. Viss, kas ir kādas profesijas sastopams, tas viss ir. Un es domāju, ka pirmkārt labam cilvēkam.